Labvakar! Sveicināti laikziņās. Ciklons, kas tuvojas Latvijai no ziemeļiem, izrādās ir krietni vājāks nekā prognozēts, taču vienalga gan šonakt, gan rīt dienā Latvijas centrālajā un rietumdaļā ir spēkā brīdinājums dzeltenā līmeņa par stipru vēju, bet jūras piekrastē Kurzemē rītdienas gaitā atsevišķs vēja brāzmas var sasniegt pat 25 metrus sekundē, tādēļ tur spēkā oranžā līmeņa brīdinājums. Un arī nokrišņi nebūs tik daudz kā iepriekš prognozēts, bet gan šonakt, gan rītdienas gaitā visā Latvijā ik pa brīdim lietus, vietām pārsvarā Latvijas austrumu daļā arī slapjš sniegs, tomēr izmērāms sniegs seg neveidosies, vietām zeme var nosniegt balta. Gaisa temperatūra šonakt lielākajā valsts daļā būs ap 0 plus 2 grādiem, piekrastē siltāks līdz 3-4 grādiem un naktī ziemeļrietumu vēja brāzmas nakts otrajā pusē un no rīta piekrastē līdz 20 metriem sekundē. Rīta dienā ziemeļrietumu vējušu brāzmās lielākajā valsts daļā ap 15-20 metriem sekundē, vietām piekrastē līdz 25 metriem sekundē. Temperatūra būs ap plus 5, plus 8 grādiem, un, lai arī vietām īslaicīgi nokrišņi gaidām, rīt visā Latvijā spīdēs arī saule. Rīgā tikai nakts sākumā var nedaudz uzlīt, pēc tam nokrišņi vairs nav gaidām, bet stiprs ziemeļrietumu vējš rīt dienas vidū līdz 20-22 metriem sekundē, stipras brāzmas un temperatūra naktī noslīdēs līdz 3 grādiem, rītdienās 6-7 grādi. Un arī jaunās nedēļas sākumā laiks būs vēss un vējains, naktīs temperatūra daudz viet noslīdēs kādu grādu zem nulles, pēcpusdienās no 5-6 grādiem piekrastē līdz 7-11 grādiem pārējā valstī un neliela nokrišņa gaidām galvenokārt valsts austrumu pusē, citviet laiks pārsvarā saulains. Laika ziņās tas viss. Turpiniet skatīties Latvijas televīziju. Ar labvakar! Labvakar!